Pēc šādiem ģērboņiem jaunieši sapazinās, draudzējās ģimenes, un visi dzīvoja lielā draudzīgā saimē, psiholoģiski saderīgi, un harmoniskiem, garīgi līdzsvarotiem cilvēkiem slimības gāja seceni. Ar apļa palīdzību varēja arī vēl tiešāk iedarboties uz cilvēka psihi. Šādas metodes izmanto arī mūsdienu psihiatri. Bet ielūkosimies apļa veida formās Ziemeļeiropā, tālajos austrumos un Baltijā. Tolaik bija pārliecināti, ka akmens apļi palīdz nosargāt veselību. Debesis simbolizēja apaļie pī-formas akmeņi. Arī tās saucamajiem kosmiskajiem spoguļiem pamatā bija aplis. Iedziļinoties ornamentu sistēmās bija vieglāk koncentrēties, aktīvs psihi. Šim nolūkam īpaši noderīgs bija mandalas, īpašas ornamentālas gleznas ar aplīti jeb punktu centrā. Jau tālā senatnē bija zināms, ka cilvēkā slēpjas daudz neatklātu iespēju, un pašizziņas process ir pat nepieciešams, lai ikdienas ar meditācijas palīdzību attīroties, mēs vienmēr būtu gatavi intensīvam radošam darbam. Grafiski pašizziņas process tika attēlots ar vīrišķām un sievišķām zīmēm, un vēl šodien šie personificētie tēli sastopam gan senajos Ziemeļeiropas vēstures pieminekļos, gan latviešu ornamentā. Lūk zīmējums uz ciļņas Skotijā, arī Gotlandas salā pirms vikingu laikā, un uz Baltijas tautas sadzīves priekšmetiem. Paljudele on se täiesti ootamatu, et ühendades tavaliset kirjad... Abrīnojam, savienojot igauņu tautiskos cimdus, izveidojas precīza mandalas forma. Jau var apgalvot, ka arī lielvārdes jostā viens informācijas slānis ir pašizziņas procesa apzīmējums. Mūsu senči pasauli apzinājās daudz sarežģītāk nekā mēs to iztēlojamies. Visuma attīstību viņi izprata kā nepārtrauktu dinamisku procesu, un šīs lielās laika upes krastos, austrumos un rietumos pasauli novecoja un atzima, pakļaujoties vienotam ritmam, kopējām likumsakarībām. Visuma riņķojums veidojās divu pretēju kustību sadursmē. Tas attēlots Īrijas bronzas reļefā un 4000 gadus vecajā zirnēkļa attēlā Ēģiptē. Pretstatu spēku miedarbību apzīmēja Yin-Yang zīme, kas apļa projekcijā uz laika grafika izskatās kā S-burts. Šīs dinamisko procesu simbols, stilizētas čūskas atveidā sastopams arī lielvārdas jostā. Aušana, tā ir simboliska pasaules radīšana, teica senajā Ēģiptē. Nez vai tautas daļamata meistari ir iedomājusies par šo abrīnojamo rakstu noslēpumiem, kurus saglabājušas paudžu paudzes. Bet viņi turpina tālāk, līdz ar to palīdzot pētīt, šifrēt senču mantojumu, kas latviešiem visbagātāk saglabājies jostās, citām tautām, priekšautos, apmetņos, kreklos. Kāds sakars čuvašu kreklu rakstam, kaut vai ar vikingu ornamentu. Te bez vizuālām asociācijām jāievēro arī skaitliskās kombinācijas. Lūk, 2 un 2 elementi, attīstības sākumposmus uz jostām talismaniem. Līdzīga sistēma hieroglifā Si, kas apzīmē divkāršo laimi. Šī struktūra izsaka cilvēka harmonisku attīstību visumā, kas radies no hausa.
Haoss, Tao, pirmatnējais dzīvības stāvoklis, kuru nav bijis iespējams aprakstīt vārdiem, bet var izteikt vizuāli. Tālāk šis process kļūst sarežģītāks. Tao attēls senajā Grieķijā, Nepalā un Lielvārdes jostā. Bet cilvēks un visums atrodas vienībā. Varbūt arī tāpēc laimes zīme šou ir nosacīts visuma modelis. Šou zīmi pazīst ne tikai austrumos. Lūk, redz zīmējums uz kāda akmens Īrijā. Citās modifikācijās šī zīme ir dzīvības simbols. Te lūk dzīvības zīme Lielvārdes jostā. Un arī dzīves ritma formula. Šou zīme grafiski dalās 4 daļās. Sanāk visum iedomājās 4daļīgi. Daudzās pasaules tautās šis tēls ar 4 elementiem dzīvoja gadu simtiem un tūkstošiem. Visuma attēls uz Lielvārdes jostas. Aplūkojam vēl vienu jostas pamatrakstu, kuru pazīst visdažādākajās zemeslodes daļās. Senatnē šī figūra apzīmēja dzīvības procesa attīstību uz zemes. Līdzīgs ir arī visuma grafiskais modelis. Nu jau mēs pavisam citādi varam apzināties nevien tautas mākslu, bet arī noslēpamainos rakstus uz senajiem rituālajiem priekšmetiem. Te nav tiešas vizuālās analoģijas, lai gan salīdzinot var pamanīt tikpat daudz elementu, tādus pašus uzbūves principus kā zināmā Lielvārdes jostas daļā. Mēs dzīvojam pasaulē, par kuru vēl joprojām tik maz zinām. Mēs dzīvojam lietu pasaulē, kuru zīmes saglabājušās no seniem laikiem. Meklējot savādo zīmju, noslēpumaino tabulu un visdažādāko ornamentu struktūrālo jēgu, mēs maz pamazām tuvojamies šifra atslēgai. Šobrīd jau varam pārtulkot daudzu zīmju jēgu uz jostām un varam sākt mēģināt saprast arī kopējo nozīmi. Manuprāt, ornamenti stāsta par visuma attīstības procesiem. Šī Lielvārdes josta parāda dzīvības rašanos. Sākumā iezīmējas pirmotnējās enerģijas simboli. Process ieslēdzies sevī. Tepat arī 2 pirmotnējie mitoloģiskie spēki. Ning siin kohtame 2 loodust domineerivat mütoloogilist algjõudu. Nüüd tālāk process konkretizējas, Tao stāvoklis, haoss un matērijas simboli, kas sagriežas apusējā kustībā. Pēc tam seko dzīvības rašanās, cilvēks simbols, 3 elementi plus vēl 3, enerģijas spirāli, kuras vidū 11 zvaigznītes, saules ritāts cikls. Un beidzot kosmiskās harmonijas stāvoklis. Protams, šis skaidrojums ir tikai hipotēze, bet pati meklējuma gaita taču vēlreiz apstiprina daudzu pasaules tautu kopību, un šoreiz pierādījums īpašā kamolā palīdzēja sasiet Lielvārdes josta.